Hardcore rock'n'roll, DJs Balīšs Zvērs ir ar tevi. Es esmu piedzēries, tāpēc, ka šodien man ir viesis Inokentijs Mārtls, jeb Dambis. Viņš ir Latvijas punkroka vectēvs, jeb tēvs underground mūzikas darbonis, odeklona izdevējs, Latvijas metāla izlašu izdevējs, Bitīt Matos, raidījuma vadītājs, te jau 30 gadus dzīva leģenda. Sveiks, Raimond! Sveiks. Es jau zinu, ka šī būs šokējoša saruna. Šitais ir vieta montāžai. Nu, ko ķeramies, vērsim pie ragiem. 10 jautājumi un 10 šokējoši jautājumi. 10 varbūt tikpat šokējošas atbildes. Pirmais jautājums, Raimond. Kas tev ir bijis vairāk, ģitārs vai sievietes? Nu, laikam, ja tā, ko nozīmē bijušas sievietes. Saproti, kā gribi. Domā, intīmie sakari ar sievietēm. Jā, precīzi, seks. Nu, gan jau, pieņemsim, es esmu dažreiz arī ģitāras aizņēmies, un es neesmu skaitījis. Sievietes jau arī aizņemās. Nu, jā, varbūt, ka tomēr tās meitenes vairāk. Vairāk, jā. Jo ģitāras, dažas ir ļoti vecas, un kas vēl joprojām ir. Jā. Un sievietes arī tāpat tās var teikt, ka dažas ir jau... Tik vecas, kā ģitāras bieži vien nav. Okay. Vairs apritē. Ejam pie nākamā jautājuma, kas saistīts ar pirmo jautājumu. Kurš tev ir dārgāks, ģitārs vai sievietes? Gan jau, ka sievietes, pilnīgi noteikti. Jā. Kāpēc? Tomēr viņas ir dzīves, un ģitārs jau tomēr, tik dzīves nav, bet, ģitārs ir mīļas, protams, bet, laikam jau tomēr sievietes. Papildus jautājums pie šitā, kurš ir paklausīgāks? Tas ir grūts jautājums diezgan. Katram jau savs raksturs. Gan sievietēm, gan ģitārām. Redz, es jau tā ļoti profesionāli nemāku nevienu, ne otru. Bet abas viņas izdvež skaistas skaņas, vai ne? Arī, jā. Bet, tur jau jāmāk, viss ir jātrenējās. Malcam tālāk. Trešais jautājums. Cik ir lielākais, cik tu esi nopelnījis par vienu koncertu? Es tagad neatcerēšos gan. Traknējos gados kaut kad 2000, kad bija traknie gadi Latvijā. Es konkrēti neatcerēšu. Nekāds jau tur grupa, teiksim. Nekas jau tur astronomisks nav bijis. Parasti mēs tā ļoti nepārspīlējam tiem honorāriem. Tā kā šokējoši no tā tiešām nevarētu būt. Vai esi spēlējis, un ja esi, cik bieži tu spēlējis labdarībai? Aptuveni pirmos 12 gadus, kad mēs ar grupu spēlējām koncertus, mēs nesaņēmām vispār honorāru. Tā kā tas bija... Var teikt labdarībai? Tas bija tāds tā kā ieguldījums latviešu alternatīvās mūzikas kustības ievadiem un sākumiem un atbalstam. Tas, principā, lielā mērā varētu uzskatīt par labdarību. Jā. Neizlaidām. Un tā metāla grupa, kad bija? Jā. Patiesībā es vienu gadu mācījos arī Naukšēnos, Naukšēnu vidusskolā kopā ar savu māsīcu vienā klasē, un tad es atceros, kāda grupa bija izsludinājusi, ka viņi meklē solisti. Un es blakus pilsētņā Rūjienā, un es aizbraucu uz atlasi. Es ieeju, tur tādi džeki sēž, un viņi tādi, un neviena nav. Es esmu vienīgais kandidāts vispār atnācis to atlasi. Un viņi saka, nodzied kaut ko. Es nezināju neko par to grupu, neko viņi muzicē, neko. Un es atceros, ka es sākumā dziedāju Every baby needs mama. Tātad Kelly Family. Un viņi uz manību skatās tādu seju. Es saprotu, nebūs. Viņi saka, tu vari kaut ko vēl nodziedāt? Es saku, es varu Cranberries Zombie. Un es viņam tā kārtīgi nomaucu. Viņi saka, tu esi uzņemta. Un es saku, kas man jādzied? Viņi tā, mēs par tādu kārtīgu roku bliežam un tā. Un es atceros, tās pirmās uzstāšanās bija ar tādiem smagiem mātes vārdiem, kuri man bija asi jāizrunā un jāizdzied un bija jābļauj. Mums bija veseli 2 koncerti. Nesabojāja balsi? Pa 2 koncertiem nē. Okay. Mums bija vēl 2 koncerti tā, ka nē. Pēc tam tur tā viss tā karjera tur kaut kur izgaisa. Jā, un tad jāsaka... Bet tos čaļus dzīvē pēc tam esi satikusi?
Nē, Okay. Nē, viens ir skaņotājs, man liekas, jo kaut kas ar skaņām, kaut kur es redzēju viņu. Jā, tā ir tā pirmā pieredzīte, tādā smagā jomā. Jūtu, ka nav mans, bet baigi gribējās skatuves būt. Tā bija vienalga, vai es tur kaut ko bļauju, spiedzu, vai rupji, vai maigi. Nu jā. Jā, tu esi, kā jau es teicu intervijas sākumā, nenoliedzami skaista dāma. Kā ir būt dāmai šoubiznesā, dāmai būt šoubiznesā Latvijā vai jaunai vēl pie tām dāmai Austrijā? Iedod mums ieskatu tajā visā. Man liekas, ka sievietei šoubiznesā viennozīmīgi ir jāvar un jāprot vairāk nekā vīrietim. Pavisam noteikti. Skaistumu neizbrauks? Nē, tas būtu garlaicīgi, būtu vienkārši skaistai. Sievietei ir jāprot kustēties, sevi pasniegt, ir jāprot labi dziedāt, ir jābūt kolorītai, interesantai. Tur jābūt ir visai buķetei. Patiesībā īpaši vēl Latvijā, kurā ir tik liels arī jauno dziedātāju piedāvājums, pastamies X faktori, super. Bet kā mēs redzam pēc šiem konkursiem, reti kurais vēl noturās. Tātad man liekas, ka lielākais trumpis ir personībai. Es biju diezgan jau tagad daudzus gadus, tā kā jau to popu sadziedājusies, nodziedājusies. Es pateikšu godīgi, ka man iznāca nakts albums un koncertu dažkārt dienā bija tik daudz, cik viņa bija, un nogurums tik, kad es sapratu, ka es sevi jau atproducēju, kāds būs tas vārds, ka es sevi jau atražoju, ka es neesmu vairs oriģināli, ka es jau atspēlēju un ka man emocijas zūd. Un palika garlaicīgi, un vienā mirklī kopš es pievērsos arī meditācijām un tādai sevis dziļākai izziņai, es sapratu, ka man vajag sev pilnveidoties, lai man nebūtu garlaicīgi tas, ko es daru. Un es nometu to popu vispār maliņā, es biju domājis, viss never ever. Cik gadus atpakaļ? Pirms 3 gadiem. 3,5, 4 pat gadi, varbūt pat 4 jau gadi pagājuši ir. Un es domāju, ka es vairs nedziedāšu popu vispār, un ka visi mācīšos klasisko un dziedāšu, tagad būšu klasiskā dziedātāja. Bet, būsim reāli. Jā, bet būsim reāli. Man balss nav klasiskā, man ir patiesībā country balss, country es nedziedu, bet es dziedu poproku, un klasiskā bija tāda sevis jauna izzināšana, un man milzīgs gandrījums, ka es varu Ziemassvētkos. Pārsteigums man ļoti patīk. Jā, paldies. Man ļoti patīk. Jā, man tas ir vēl joprojām tāds izziņas laiks šai te klasiskai iepazīšanai, jo tas ir kaut kas pilnīgi savādāks. Tā ir cita kvalitāte un citi resursi dziedāšanas vajadzīgi un var izdziedāt daudz vairāko. Un es vēl joprojām 2 reizes, citreiz pat 3 reizes nedēļā eju pie savas mīļās pasniedzējas Ditas Kalniņas, kas arī kočo operdziedātājus. Tad viņa mani pieslīpē, teiksim tā. Jebkurš dārgakmenīts jau ir jāpaslīpē, lai būtu. Popam tu neesi likus punktu galīgo? Nē, īstenībā ļoti labi, ka tāds atejas laiks bija. Ateja no tās popa, kā es sapratu no viņa noguru, es ļāvu sev pēc viņa atkal sailgoties. Jo tagad, kad es aizēju uz koncertu, mēs arī nesen spēlējām vienās kāzās, un ģitāra saka, tu nodevi. Man likās, ka es esmu tik mierīgi palikusi ar visu savu klasisko, un es vairs nelēkās tos matus vairs nepurinu, es to enerģiju ielieku vokālā un kaut kādās konkrētībās. Un man tie mūsu cik, tu tā nodevi, man liekas, es tik mierīgi biju tajā koncertā. Tā, kad, jā. Katrā ziņā ļoti, ļoti interesanti, jo es nezinu, varbūt agrākos laikos tā varēja būt kaut kāda daudz precedenti, kad no popa pāriet uz klasisko. Man vienkārši tikko burtiski pirms nedēļas 2 es atklāju, ka ir tāds reperis amerikāņu Yelawolf. Nezināšu. Gan jau jaunieši kāds skatās, viņu zina. Viņu Eminem savā laikā arī izcēla, var teikt. Un tagad viņš ir pārgājis uz roku. Kas ir ļoti interesanti. Tas ir pilnīgi arī cits lauciņš. Viņš intervijā arī saka, ka viņš nav aizmirsis par hip-hopu, viņš tāpatās arī turpinās, bet tas viņam arī kaut kas interesants pa visiem, ka viņš kāp uz skatuves uzvalkā, ka viņš grib un dzīvēs sastāvs un viss, ka pilnīgi kaut kas jauns, ka tu ieraugi mūziku no citas perspektīvas. Jā, tāpēc, kad man liekas, ja tu gadiem dari vienu un to pašu,
man personīgi paliek garlaicīgi. Un tad man pat ir bijuši tādi, ka visi ir depresīvi, vairs nedziedāšu, visi nebūs dziedātāji. Paiet laiks, ne, es gribu dziedāt. Bet, lai neieslīgtu šajās depresijās, vienkārši izmēģinu jau to pašu dziedāšanu, bet pilnīgi citā ampluā, izgrūžot sev ārā no komforta zonas. Meklējot to, ko es principā nevarēju izdarīt iepriekš. Un tas rada to super. Tev blakus uz divāniņa sēž arī tāds interesants precedents, kurš bija sākumā roka mūziķis un pēc tam kļuva par DJ. Nu, re? Kas arī nav baigi bieži dzirdēts. Un kā? Un kā, ļoti interesanti. Tā ir tā cita perspektīva. Tas ir ne tikai performēt, gatavoties setiem, bet tas ir arī šobrīd jau gadus 4 arī producēt un ir ļoti, ļoti interesanti. Tas man tikai attīsta, jā. Superīgi. Bet uz klasisko mūziku es vēl netaisos. Mazliet vēlāk, vai arī nevajag. Jā. Visiem nevajag. Arī modes kliedziens, un man ļoti patīk sportot. Es eju 2-3 reizes nedēļās noteikti aizeju pasportot. Vai tu biji pirms šodienas kaut ko dzirdējis par DJ Ballīšu zvēru? Tu zini, es intervijas paskatījos. Ok. Bet nebiju, piedod. Viss kārtībā. Un tagad sakarā ar DJ Ballīšu zvēru jauno singlu, kurš saucās Sievietes ņem, ko grib. Vai tu piekrīti šim apgalvojumam, ka sievietes ņem, ko grib? Man liekas, ka daudz taisnība tur ir. Tā ir, jā. Jā. Un vīriešiem tiek tas, kas paliek pāri. Un sievietes dod tad, kad grib, un veči ņem, kad var. Jā, un arī par to... Pat, kad vīrietis meklē sievieti, un viņam liekas, ka viņš ir savu sievieti atrads, patiesībā sieviete viņu ir atradusi. Tieši tā. Jo nekad nenotiks... Tā. Es esmu to sapratis, un par to ir dziesma vesela. Par to nekas nenotiks, ja tā sieviete tā kā nevilks to līdz galam. Tur tu vari gribēt un izvēlēties, tur nebūs. Bet, ja sieviete, viņa tev liks domāt, ka tu esi tas. Tu piekrīti arī Pantiņa vārdiņiem, sievietes ir viltīgas. Jā. Jā. Sievietes ir viltīgas, jā. Okay. Mēs arī, tā kā tu teici, ka tu kā DJs un bijušais metālists, tu dod to savu roku savā balīdē. Es jau arī to roku dodu, jo mēs iesākām ar Zemenēm, jā, bet mēs nobeidzam ar Last Resort Paparoči. Jā, ok. Mums arī Slipknot Duality gabals, mums ir cover. Fair enough. Līdz to mēs iebarojam sākumā to pacientu, tas tantīgs. Cik skaisti. Bošās beigās mēs zinām vienkārši pāmas, pat tagad iebliežam. Bet baigi labi raksturoja Zemenes un beigās Slipknots ļoti labi. Jā. Roka līdz barokam. Nav bijis tā, ka tu, teiksim, esi lasījis, kaut kādas biogrāfijas par mūziķiem, un jā, viņš tur, tur narkotikas, tur alkoholu, un tad nebija tāds brīdis, kad tu domāji, man arī, lai es būtu tāds īsts un kruts, un ka man arī tur, tur jāpīpē un jādzer, un tur, jo redz, jo tie lielie visi jau arī tur, tas atstāja kaut kādu iespaidu, vai ne? Nē, šo jautājumu es nekomentēšu. Bet, teiksim, tu uzstājies skaidrā vai mēdz iešaut kaut ko vai kā? Nē, jebkuras vielas kaut kā ietekmē, tas viss ietekmē to ķermeni, tu tas slikti jūties, tu nevar normāli performēt, tu esi. Jā, bet balsī, teiksim, īstenībā jau kaut kā 50 grami palīdz. To visu vajag noķert emocijās, tās pašas emocijas atnāk arī bez 50 gramiem, ja cilvēki atķerās, ja tu redzi, ka Čeki sasvīduši, tu bauro un meitenes dejo skaisti. Tu redzi, ka viss notiek, un tas ir tas feedbacks, un tad vienkārši tas adrenalīns sakād, un adrenalīna ietekmē atparās viss. Vēl 4,5 toņi uz augšu vēl dažreiz. Bet cilvēks ir gaļa. Un viņš nevar vienmēr būt vislabākajā formā, mēdz būt. Rudens vīrus, iesmas un viss pārējais, un vienkārši negulēta nakts, un dažreiz vienkārši nav iespējas padziedāt, tā kā gribi. Ir gadījies tā, ka aizmirst vārdus? Jā, protams, viss kaut kas gadījies. Ko dari? Viss tuvākā sajūta, kurš mūziķis to dzīvo ik pa laikam, mēs viņu saucam par blackout. Jā. Tas blackouts, ka tu spēlē dziesmu, kur tu esi 100 reizes spēlējis, tu taču zini, vienkārši. Un pēkšņi to vienkārši blackouts, un tev, kas bija skaidrā prātā, jā? Jā, vienkārši, vai tas satraukums, vai kas, tu pasauli daudz sāks domāt. Dažreiz satraukums ir vienmēr, tas nekad nepazudīs. Cik ilgi es vienmēr satraucos. Ātri noskaidroju, pirms mēs satikāmies, ka mums ir dzimšanas diena vienā datumā. Tu esi Skorpions. Skorpions, maita tā. Skorpions, jā. Indīgi, bet...
Tu jau zini, ko par mums skorpioniem runā. Gan labu, gan sliktu. Ko tu pats teiktu par skorpioniem? Es toči tāds, kāds viņš ir. Es ļoti jauks cilvēks, bet, ja man kā virsū, tad es ļoti sāpīgi iedzeru. Jā. Bet tā viņš ir, bet viss pārējais ir tikai no sirds, un jebkurš darbs, ko es daru, ir līdz galam. Vienalga, kur tu esi, vai tu esi Mazpisāna krogā, vai tu esi arēnā Rīga. Tu esi tur, šeit un tagad, uz visiem simts. Vai mūzika ir atkarība? Nē, tā ir vienkārši mana dzīve, es nezinu. Es bez viņas taču nevaru dzīvot, tad jau laikam ir. Jo man jau viss. Ko tu darīji Covid laikā, tad, kad pēdējā štelba, tavs brīvais mikrofons, ko tu, kā saka, latviešu nācijai šajā 2023. gadā var pateikt labu? Fuck you and have a nice day. Paldies. Čau. Es nopietni, ko dīva. Tu taču biji televīzijā ļoti populārs savā laikā. Cerītais augstu godājamais. Man ir nenormāli liels patiesas gods, ka tu esi nokļuvuši šajā mīlestības dimensijā. Paldies, ka uzņem. Un es tev gribu uzdāvināt handmade zemenīti. Wow! Kas man ar viņu jādara? Tagad reiz tur pēc tam vēst, tas ir ļoti garšīgs pasākums. Atcies bērnībā mums bija cukurgailīši. Jā. Tas ir līdzīgi. Tikai moderni. Tiešām tā kā handmade? Tas ir handmade, jā. Handmade, tas Latvijā ražots, jā. Okay. Bet klausies, pirmkārt, es nezinu, kāpēc tu man tā augstu vērtē, tāpēc, ka tas ir ļoti liels pagodinājums. Es teikšu vienkārši, ka man sauc Liena Šomas mīlestību. Sieviete, dieviete. Un tur nav nekāds sakars ar dīvu. Es negribu, neliec man lūdzu kaut kādus statusus, ja? Skaties, kāpēc? Es jau ieskicēju, ja, kāpēc? Tāpēc, ka tajā laikā televīzija, internets bija, bet viņš nebija ne YouTube, ne TikTok, ne kaut kāda tāda. Un televīzijas ietekme bija, masīva visnotaļ. Uz ko masīva? Uz auditoriju. Visi, kas nonāca televīzijā, tu nonāci caur Talantu fabriku 4, jā? Jā, Talantu fabriku 4, un pēc tam sešādā dzīves. Es atceros, kas gāja pa Čaka ielu, man uz autobusiem bija mans bildes, un tas par šokā bija, kas te notiek, viss tā dzīve, kulminācija, kā tas viss aizgāja, tad tas bija. Bet tas bija, un tā bija tāda forša intro dzīves spēle, un es esmu pateicīga visām skaistajām un foršajām, kas tajā laikā ir bijis pieredze. Pat Afganistānā man ir ordens un medaļas no Afganistānas bija grupa arī dziedāja, un ir tāda pieredzīga gūsta. Pastāsti ko vairāk par šo projektu. Bērni jaunieši 15. gadā atvēru radošo studiju, kur pamatā bija tehniskā elpošana. Healthy, wealthy, tā kā veselīga dzīvesveids. Un, protams, arī mūzika, vibrācija un vispārējais personības izveidošana. Jā. Ko es šeit daru, zvaigznes neveidoju. Nekad to nedarīšu. Šeit man nāk jaunieši, kas sevi nemīl, kas grib ļoti sevi mīlēt, bet mēs caur kaut kādu diskusiju, caur mūziku, es rādu tādas mūzikas stilu žanrus, ko viņi savu mūžu nav redzējuši, ja, bet es ļoti, ļoti sevi attīstu arī pasaules mūzikā visus šos gadus. Viņi čekoja līdz, kas notiek Amerikas topos, Anglijas topos. Ja. Un, jā, mēs izglītojam viens otru šeit, un tad viņi izveido savu personību, jā, ļoti daudz man studenti izveidojuši savas grupas, savu stilu, savu žanru, nevis kopiju, paste citiem Latvijas mūziķu stiliem, bet savu tieši, jā. Un ko es viņiem stāstu šeit, nekad nevajag baidīties no tā, ja tev atnāk šis impulss, es gribu likt kopā, piemēram, elektroniku ar country, ja tu to izdarīt vari firmīgi, kvalitatīvi, kāpēc gan ne? Jā, bet tas nebūs Latvijas industrijai tā kā patīkami. Es saku, nedomā par industriju, tā ir tava žanrs, tavs stils, ja? Jo būt unikālam, īstenībā mūsdienās tā ir jābūt ļoti lielam spēkam. Absolūti. Es personīgi to zinu. Jā, baby, jā, jo negaidiet, ka viss radiostacijas tagad jūs spēlēs. Absolūti. Es vienmēr atcerēšos to mirkli, kad Ieviņa man ģēba koru kariem, un Marats atceros, mazā dzīvoklītī dzīvoja. Viņš klinīgi atnāca paskatīties, tādu dziesmu mēs uztaisījām abrakadabra. Jā. Viņš uzlaik play, saka, vecīt, šis būs reāli hīts viss. Viņš tā, jā. Tā viss no tā reizes arī viss aizgāja. Bet arī tāds bailīts, ja tu apsties. Malāši džeki, viņi, Es jau esmu kosmosā. Liedīt, es jau esmu kosmosā. Tātad, principā, tu pameti skatuvi, kas notiek tālāk, kurā gadā un kas tālāk? Es pametu, es mazliet aizgāju atvaļinājumā.
Es neteikšu, jo ik pa laikam jau es uzstājos, man tur kolēģis Jānis Mosēs piezina vai kāds cits cilvēks, es jau tā arī uzstājos, tikai negāju uz publisko telpu, es nogāju no publiskās telpas, nebija tā, kas bija galīgi nost. Un tad es uzsāku šo transformāciju, jā, es 4 gadus ceļoju pa pasauli, sevi izzināju, pilnveidoju, uzsāku pamatīgi, jā, iet kvantu fizikā, Dr. Džordžs Spencer, Vims Hofsmans, skolotājs arī elpošanas, jo to var apskatīties. Jā, un tad es sāku kaut kā tā padziļināt, iet zinātnē, un es sāku vērot cilvēku, sāku vērot sevi, smadzeņu darbību, un es diezgan tā spēcīgi iegāju tajā visā pasaulē. Un tagad, jā, pie manis nāk bērniņi ar autismu, šizofrēniju, vēzi, bērni, kuriem naktī jāguļ ar tiem aparātiem, bet lai viņi tā kā noņem tos aparātus, jā, mēs ar elpošanas tehnikas vingrinājām, viņiem to visu dabujam gatavi, viņi tā kā veselāk paliek. Arī balans tur un prieks parādās un dzīves prieks maiz. Bet, ieejot tavā profilā, es redzu to, ka tur ir tikai šis gaisma, mīlestība, kas ir forši. Bet vai nav tā, ka tāpatās kā ar negatīvajām ziņām, ka ir tikai tas nonivelējās? Un vai nav tā, ka arī tu tagad tikai to močī, un ka cilvēki jau vairs tam nepievērš uzmanību? Zini kā, es pieņēmu lēmumu pirms 3,5 gadiem tikai savos sociālo tīklu profilos likt gaismas informāciju. Jo es apzināti neskatos teleku jau 5 gadus, es apzināti arī ziņas neskatos tikai tās, kas man interesē globālajā tīmeklī. Jo es sapratu vienu, ka es esmu ļoti empātiska būtne un es esmu skorpions cīnītājs. Ja es pieslēgšos zemajām frekvencēm, es to negribu. Es tur biju jau daudz gadus atpakaļ, pieslēdzos un sevi iznīcināju, var teikt, ja vienā posmā. Skatītājs, starp citu, 2 skorpioni sēž blakus. Pareizi, tur esi skorpions. Jā. Kurš tev bija datums? Tev ir transformācija, tāpēc tur ir tev ir? Jā, 8 dienas uz priekšu. 4. tad tev ir 6. Cik ir 18? 12. 12 trīnieks. Jā, tu transformācija tev noteikti ļaujies, baigi labi, vai super. Jā. Ja tev būs kaut kāda dziesma spēcīga, kaut kur nāks ārā, Ok. Es neiebilstu, bet kas ir tavs outcomes no tā visa, vai tu vēl aizvien esi procesā? Kādas tagad savādāk? Esam procesā. Un ja tu dzīvo šādu apziņu, ka tu esi procesā un pilnveidojies, tad tev vienkārši krīt no vienalga Dievs, augstākie spēki, universa, kosmos, viņš tev visu laiku dod tik foršas sadarbības, ja? Nu, paskaties, tu esi pie manis. Sveiks, Dievs! Mani sauc Dievs. Prieks tevi sākt šajā zelta mikrofonu pasākumā. Viens no notikumiem ir Žoržs Siksnis Kraks, ko es šodien šeit vismaz vienu reizi jau esmu redzējis. Jā, pareizi. Story behind. Story behind. Es tā, ka es tā minēju, 10 gadi Uģapam šogad, jā, tieši 14. gadā atvērāmies. Un mēs pa laikam, mēs daudz darījām to, ka tirgojām, teiksim, zināmu lielo zīmolu, tādas leģendāras modeļus, siluetes apau, kas no 70–80 gadiem turpina savēju, teiksim, gājienu jau cilvēkiem no sporta ir pārgājuši uz ikdienas lietošanu, bet vēl bez tā visi mēs arī savu stāfu diezgan daudz taisam, un no 18. gadu, kad es izdevu dziesmu stils, es vairāk pievērsts par savas kaut kāds lietu radīšanai, jā. Stils bija tas, kas man vajag iegrūt visā iekšā atgriezties, un tad man ir kaut kāda pāris tīmā džeka draugu, kas pa laikam ar foršām idejām atnāk, un Helmuts Šteins bija viens no tiem, kas ieteica, un davai taisam šito, viņam bija jau tur kaut kāds pāris versijas par Siksni, vēl par pāris tādiem leģendāriem mūsu popmūzikas māksliniekiem izpildam. Mēs šo te... Būs sērija? Būs sērija neliela, jā, būs neliela sērija, jā, mums ir vispār šo pausu krānot vēl pāris tādu draugu, bet, protams, Žoržu mēs ko saslēdzām. Būs grūti pārspēt. Jā, to būs grūti pārspēt, tad sanāca izsavinams labā nozīmē, saslēdzās visas zvaigznes kopā, gan Žoržam, tāda mās par labu atgriešanās, gan mēs viens otru, man liekas, stūmām, un tas viss tā beigās baigā sintēze notikās starp to visu, jā. To, ka tu piekriti intervijai, tev dāvina savu dzejas grāmatu otro. Savu, tas kaut kā cits pavisam. Tas ir vēl viens kārtējais alter ego. Es esmu daudz dažādās mākslas nozarēs darbojos. Jā, es gribu tevi kā ginekologs izmetīt, kā psihologs atlasīt. Jā, tas galvenais sāk ķeries uzreiz momentā pie līdz. Ir pašā galvenā, jā, nevis. Nē, vispirms ir savādāk. Vispirms vajag kā psihologam uzklausīt. Jā, tu jau uzreiz gribu izmeklēt. Tur ir arī romantiskāk, bet jā.
Tas, jā, vēl tev testosterons spēlējies. Mēs vingrosim stāvošu čārātos un uz sādiem. Svīdīšu, bet tas tenēs ir tā būs mūsu olimpiāda bez medaļām, jā. Iesaku. Respektīvi. Uz Kārsavas pusi nākošais viests Pušmucavs. Jāatcerējās. Un tur tāda diezgan krieviska publika. Un man ir grūti, jo viņi nāk prasīt tos gabalus. Un es tur raustos visu laiku. Un viens man čalis atnāk, viņējais. Es saku, ko tu rausties? Liec savu muziku. Liec savu muziku. Un viss, un es aizgāju un sāku spēlēt to, ko es parasti spēlēju. Un visu. Un ballīt aizgāju. Nesāc raustīties. Kā tu sāc raustīties? Tā, viss, vairs ne šur, ne tur. Jā. Hardcore rock'n'roll! DJs Balīšs zvērs ar zelta mikrofonu pasākumā un ir saticis senu 20 gadus vecu paziņu Gunti. Un vārdā? Artis. Grupu laiku pareizi. Gunti, es tevi atceros no laikiem, kad bija tāda grupa kā New Old. Oi, jā, ļoti sen. Bet tas bija arī labs sastāvs, labi mūzika. Kā tu atceries tos laikus? Ļoti labs sākums. Man skatītos uz tevi vai tev kādu kurku? Vienalga, tas profesionāls. Nu, tas tā, vārdu sakot, tas bija ļoti labs sākums. Tas bija laba pieredze, gan dziesmu rakstīšanā, gan koncertos un tā, zikā, un forši cilvēks satika, tā jau arī tāda mūzika sākās. Kāpēc beidzās New Old? Bija jāiet tālāk. Zini, citais, tas skola roks. Grupā nesas? Nē, viss izdomā, ka katrs ir uz savu pusi, jā, un es aizgāju uz laika upi, un nocēlu. Nē, vairs jau nebija ņola tādā ziņā, bet bija jāiet tālāk. Bieži vien tā ir grupā, man liekas, kaut kādā brīdī saproti, ka jāiet ir katram uz savu ceļu. Kas personīgi tev bija pēc New Old, vai bija pauze mūzikā, vai kaut kāda cita projekta? Bija pauze, bet vajadzīga pauze, lai saprastu, ko atkal gribās darīt. Un tā finiša taisnē, kā jau es teicu, tevi mēs iepazināmies, man līdz 20 gadus atpakaļ Rīgas skolām pilī vokālistu konkursu. Zelta mikrofons. Vai tik Es dabūju playeri. Klausies, bet jautājums ir baigais laiks pagājis, un toreiz sociālie tīkli nebija tik lieli, viņi faktiski vispār nebija, jā. Un šobrīd, lai tu pieprasīts mūzikas, tev ir jābūt ļoti aktīvam sociālajos tīklos. Cik tas tev viegli, ņemot vērā to, tas jau 20 gadus to darīs, es atzīšos, man tas nav viegli, es cenšos iet laikam līdzi. Tagad jau labi sanāk. Man es varu pateikt, man tas nav viegli, jo tev ir jābūt visās platformās, es nestrādāju man tas ir grūti jautājums tev, vai cik tas ir viegli? Tas nav viegli, nekad nav viegli, jo tas prasa ļoti daudz laika. Visu to materiālu, safilmēt, pēc tam to visu sašķirot, un salikt. Tas ir ļoti, citiem tas ir darbs, tā arī, jo viņi vairāk neko arī nedara, kā paralēli tam visam uzticēšanam, visu to darot, tas nav viegli, protams, ka tas nav viegli. Visiem liekas, tas ir vienkārši. Kam tagad ir viegli? Kam tagad viegli? Es nekad neesmu bijis atkarīgs no mūzikas. Redz, jau man Žoržs Siksna kaut kādā 5. epizodē teica, ka par Raimonu Paulu viņš ir narkomāns. Un es tāds saspicēju ausis, tā kā, to viņi atklāsies, ka viņš tur laiž pa vēnu. Nē, viņš ir mūzikas narkomāns. Var tā arī teikt, jā. Raimons Pauls, jā. Viņš vienreiz bija pie mums mājās ienācis, jā, pie mums dzīvoklī. Viņš bija manā mammai iemīlējies. Tā bija, jā. Viņš bija sarkanā triņa. Tu esi Raimona Paula ārvalības dēls klausies. Nē, nekad. Es esmu līdzīgs savam tētim. Paldies Dievam, jā. Kā pianists. Nē, es cienu Raimonu Paulu, jā, jo viņš uzvarējis savu atkarību, jā. Viņš bija alkoholiķis kapitāls. Jā, tā, jā. Foršs cilvēks. Nē, jautājums bija par to, vai mūzika ir tev... Kas tev ir mūzika? Tā nav atkarība?